Tas, ka esmu pieņemts jūsu vidū, jūsu priekšnieks Endijs uz manis uzrakstījis savu vārdu. Wow! Ar nenomazgājumu flomasteru? Nu ko, man jāatsāk kuģa remonts. Tikai nepārdzīvo, Vudī. Ko tad? Par ko tu runā? Endijs šobrīd ir aizrāvies ar bāzu, bet tev vienmēr būs īpaša vieta viņa dzīvē. Jā, piemēram, bēniņos. Viss man pietiek! Vienpusējo saķeres elementu. Gaismas gadam vajag līmlentu. Paklau, gaismas bāds. Turies pagabalu no Endija. Viņš ir mans. Neviens man viņu neatņems. Par ko tu runā? Kur ir tas saķeres elements? Un vēl kas? Izbeidz tēlot kosmonautu. Tas man krīt uz nerviem. Vai gribi iesniegt sūdzību zvaigžņu pavēlniecībai? Ak tā? Gribi to risināt ar spēku? Pat nedomā, kovoj. Atradies varonis. Gaiss nav indīgs? Kā tu uzdrīksties atvert kosmonauta ķiveri uz nezināmas planētas? Man acis varēja izsprāgt no dobumiem. Tu tiešām domā, ka esi pats kapteinis gaismas gads? Man visu laiku likās, ka tu izliecies. Ej, paklausieties, tas esot īstais bass gaismas gads. Tu mani izsmeji, ja? Nē. Rekur cit planētietis! Kur? Jā! O! Tas ir sits. Kāpēc viņš nav nometnē? Šogad izmests agrāk. Ne tikai nesīdu. Tūlīt sprāks! Kurš tas ir šoreiz? Nevaru saprast. Kur Lenijs? Tepat, Vudī. Es nespēju noskatīties. Tikai ne to. Kaujas Kārlis. Kas par lietu? Tas skar tikai mūsu rotaļlietas kosmonautu. Es tomēr palūkošos. Kāpēc kareivim piesprādzēts spridzeklis? Jo tas ir sīts. Visai spalvains indivīds. Nē, tas ir orkāns, idiot. Lūk, kur sīts. Tas līksmais bērnelis? Tas nav nekāds līksmais Viņš bērnelis. spīdzina rotaļlietas prieka pēc. Tad mums kaut kas jādara. Ko tu dari? Enost! Es to puiku pārmācīšu. Jā, uz priekšu. Izkausē viņu ar lāzeru. Uzmanīgāk, tas ir ļoti bīstami. Viņš pierauj uguni. Gulties! Es būtu varējis viņu apturēt. To nu gan man gribētos redzēt. Es gribētu redzēt tevi viņa vietā. Jo ātrāk pārcelsimies, jo labāk.